Sveicināti, dārgie Eiropas latvieši! Man ir tiešām prieks uzņemties šo atbildību būt par patronesi Eiropas latviešu dziesmu svētkiem Eslingenā 2017. gadā, jo Eslingena vispirms ir leģendāra vieta, kas saistīta ar latviešiem, kas liktenes apstākļu spiesti atstāja savu dzimteni pēc Otrā pasaules kara, ja pašās kara beigās. Un tagad, pavisam citos apstākļos un citā gaisotnē, mums Eiropā ir atkal aktīvu latviešu sabiedrības dažādās zemēs. Es esmu tikusies ar ļoti daudziem no viņiem. Un jāsaka, ka kas man īpaši iepriecina, ir, ka te tiek būvēti divi tilti. Viens starp pagātni un tagadni. Tātad tiem, kas savulaik dzīvoja tajā Eslingenā, pa kuru stāsta dziesmu spēle pazīstamā. Un tagad, kur tur ir Eiropā, tagad ir gan Eiropas komisijas darbinieki, gan dažādi Eiropas tiesu darbinieki, gan ļaudis, kas paši savā profesijā strādā, vai nu tur ir dzimuši, uzauguši vai nesen aizbraukuši, bet viss, kas savā sirdī jūtās latvieši un vēlās kaut ko darīt, lai šīs savas latvietības saknes dziļāk izjustu un pārdzīvot. Un dziesmu dienas, kultūras dienas, dziesmu svētki ir bijusi tāda privileģēta izdevība savu latviskumu, kā man dzejniece Lalita Muižniece vienreiz teica, iegūt savu kārtējo vitamīnu šķirci, kas tev tā kā ziemā, tev, kad tu paņem C vitamīnas, ekstrājam D vitamīnas, un tad tu varētu teikt tā, uzpumpējies ar šo enerģiju un var iet tālāk. Un jāsaka tā, paši svētki ir kulminācija. Tur ir milzīgs pacelājums, tur ir milzīgs gandarījums gan tiem, kas uzstājās, gan tiem, kas vienkārši vēro, bet arī tiem, kas organizē. Kā cilvēks, kas iepazinās savu dzīves biedru, vairākus gadus strādājot, lai organizētu pirmos latviešu jaunatnes dziesmu svētkus Toronto, sen atpakaļ. Es zinu, ko nozīmē organizēt lielu pasākumu, bet tas ir arī ļoti aizraujoši, un tas ir liels gandarījums, kad redz, kas no tā iznāk. Es visiem sūtu vismīļākos sveicienus, izbaudiet katru brīdi no šī sagatavošanās procesa, jo tas ir kaut kas pats par sevi, kas arī, es domāju, jūs dzīvē ienesīs jaunas sajūtas un izjūtas un palīdzēs jums savus identitātes nostiprināšanā un savus identitātes izpratnē. Cilvēkam, kas dzīvo vienā zemē, bet jūtās sirdī saistīts ar kādu citu, ir jāatrod šeit līdzsvars šīm abām sajūtām, lojalitāte pret savu profesiju, lojalitāte pret savu varbūt dzīves biedru un ģimeni, kas nāk no citas tautas, bet to, ka tu sirdī esi latvietis un ka tas tev atļauj dažādas izpausmes un priekus, kas ir tīri latviski un tikai mums pieder. Tas ir liels ieguvums. Izbaudiet to un tad uz redzēšanos pašos svētkos.